Žils verns, 20,000 ljē pa jūras dzelmi. Otrā daļa. 10. nodaļa. Zemūdens ogļraktuves. 20. februāra rītā es pamodos īsti vēlu. Nakts gājiena nogurums bija noturējis mani gultā līdz pat 11. Es apģērbos ātri, man gribējās uzzināt Nautila tagadējo kursu. Instrumenti rādīja, ka kuģis vēl joprojām brauc uz dienvidiem, 20 jūdžu stundā un 100 metru lielā dziļumā. Ienāca konsals. Es pastāstīju viņam mūsu nakts piedzīvojumus. Tā kā aizvirtņi bija vaļā, viņš pats varēja aplūkot kādu daļu no šī nogrimušā kontinenta. Patiešām, Nautils brauca tikai 10 metru augstu pār Atlantijas zemi. Viņš laidās kā vēja nesis balons pār sauszemes zālājiem, bet pareizāk būtu sacīt, ka mēs šeit salonā bijām gluži kā pasažieri ātrvilciena vagonā. Vispirms gar mūsu acīm aizslīda fantastiski izrobotas klintis, no augu valsts minerālu valstī pārveidojušos koku nekustīgie tumšie silueti rēgojās jūras dzīlē. Tur bija arī ar ascīdijām, anemonēm un garām spurainām aļģēm apaugušas akmens grēdas un fantastiski izveidoti lavas bluķi, kādreizējās briesmīgās vulkāniskās katastrofas liecinieki. Kamēr gar mūsu acīm slīda šīs elektriskās gaismas apspīdētās ainas, es izstāstīju konsulam Atlantu vēsturi, kura no tīras izdomas viedokļa iedvesmojusi Baljī uzrakstīt tik daudzas skaistas lapuses. Stāstīju viņam par varoņu laikmeta tautām un viņu kariem. Izstāstīju Atlantīdas jautājumu tā, lai par to nebūtu vairs ne mazāko šaubu. Bet konsuls bija izklaidīgs un klausījās manī neuzmanīgi. Es drīz vien tiku skaidrībā, kāds iemesls viņa vienaldzībai pret šo jautājumu. Patiešām, viņa uzmanību galvenā kārtā saistīja daudzas pa logu redzamās zivis, un, kad konsuls nogrima savā klasifikācijas bezdibenī, tad viņš aizmirsa pārējo pasauli. Šajā gadījumā man atlika tikai sekot viņa paraugam, lai kopīgi nodotos mūsu ihtioloģiskajiem pētījumiem. Vispār Atlantijas okeāna zivis neko daudz neatšķīrās no tām, kuras bijām līdz šim novērojuši. Te bija milzīgas 5 metri garas, ar ārkārtīgu muskuļu spēku apveltītas rajas, kuras tāpēc varēja izlēkt augstu virs ūdens līmeņa, dažādu suku haizivis, starp tām 50 pēdu garās zilās haizivis ar asiem zobiem 3 stūru rindā, tik zilganīgas, ka ūdenī gandrīz nav pamanāmas. Tumšbrūnās sagres, prizmveidīgās cetrinas ar kārpainu ādu, stores 1,5 pēdas garas, radniecīgas vidusjūrā redzētām. Dzeltenbrūnas signotas ar mazām pelēkām spurām, bez zobiem un mēles, viņas likās kā tievas un vīgas čūskas. No kaula zivīm konsuls atzīmēja makairas melnīksnējā krāsā 3 metri garas ar asu durkli virsējā žoklī. Zivis spilgtās krāsās. Aristoteļa laikos tās sauca par jūras drakoniem. Rokām viņas ķert ir bīstami, jo muguras spuras viņām ar asām adatām galos. Korifenas ar brūni zili svītrotu muguru un zeltotu svītriņu apkārt, skaistās doradas, apaļām ripām līdzīgās mēneszivis blāvi zilā krāsā, no augšas saules apspīdētas tās izskatījās kā zeltoti lāsumi ūdenī. Un pēdīgi zobenzivis, 8 metri garas, dzīvo tikai bariem, spurastām dzeltenas un sirfveidīgas, bruņotas ar 6 pēdas garu šķēpu. Tie ir ļoti pārdroši dzīvnieki, drīzāk zaļēdāji nekā zivis. Tomēr arī šīs dažādās dzīvnieku sugas pētīdams, es neizlaidu no acīm plašos Atlantīdas klājumus. Lāgiem jūras dibena untumainie nelīdzenumi piespieda Nautilu samazināt ātrumu, un tad tas kā valis veikli izlocījās pa šaurajām spraugām starp pauguriem. Kad labirents kļuva necaurbraucams, kuģis kā balons pacēlās augšup un, kļūnainējai vietai pāri ticis, turpināja ceļu parastā ātrumā dažus metrus virs jūras dibena. Tas bija apbrīnojami krāšņs brauciens, līdzīgs gaisa kuģa lidošanai, tikai ar to starpību, ka Nautils akli klausījās stūrmaņa rokai.
Ap 4 pēcpusdienā ar pārakmeņotiem zariem sajauktu biezu dūņu kārtu pārklātais jūras dibens pamazām sāka mainīties. Tas kļuva akmeņaināks, ar konglomerātiem bazalta, lavas un sēra gabaliem nosēts. Man šķita, ka drīz līdzenuma vietā sāksies kalnāju josla, un nebiju maldījies. Pēc Nautila gaitas dažādiem līkumojumiem apvāršņa dienvidu pusē es ieraudzīju paceļamies augstu sienu, kura likās aizšķērsojam jebkuru izeju. Sienas virsmalā droši vien pacēlās virs ūdens līmeņa. Tas bija vai nu kāds kontinents, vai mazākais kāda no Kanāriju vai Zaļā raga salām. Varbūt ar nodomu vieta kartē nebija apzīmēta, un es nezināju, kur mēs atrodamies. Katrā gadījumā šī siena man likās liecinām, ka esam garām Atlantīdai, no kuras gan bijām dabūjuši redzēt tikai mazu daļu. Nakts nekavēja manus novērojumus. Konsels bija aizgājis uz savu kaīti, Nautils samazināja ātrumu, reizām viegli pieskārās neskaidri saskatāmam jūras dibenam, it kā gribēdams tur apstāties. Reizēm atkal pacēlās virs ūdens. Cauri ūdens kristālam es saskatīju dažus zvaigznājus pie debesīm, bet it sevišķi skaidri 5 vai 6 zodiaka zvaigznes, kuras seko Orionam. Es paliku ilgi pie iluminatora, jūsmodams par jūras un debesu krāšņumiem, bet tad aizvirtņi noslēdzās. Nautils tie acu mirklī bija aizsniedzis klints sienas stāvāko nogāzi. Kā īsti kuģis te manevrēja, to es nespēju saprast. Es iegāju savā kaītē. Nautils vairs nekustējās. Es iemigu ar ciešu apņemšanos pamosties pēc dažām stundām. Tomēr otrā rītā pulkstenis jau bija 8, kad iegāju salonā. Es palūkojos manometrā, tas norādīja, ka Nautils peld virs ūdens. Es dzirdēju arī soļus uz klāja. Tomēr ne mazākā šūpošanās neliecināja, ka jūra augšā viļņotos. Es uzkāpu līdz lūkai, tā bija vaļā, bet dienas gaismas vietā, ko biju cerējis, mani tur apņēma dziļa tumsa. Kur mēs atradāmies? Ja vai es biju maldījies, varbūt vēl ir nakts? Nē, neviena zvaigzne nespīdēja pie debesīm, un naktī arī nekad nav tik absolūta tumsa. Es nezināju, ko domāt, kad izdzirdu kādu balsi. Vai tas esat jūs, profesora kungs? Skat, kapteinis Nemo, es atsaucos. Kur mēs īsti atrodamies? Apakšzemē, profesora kungs. Apakšzemē, es iesaucos. Un Nautils tomēr vēl brauc? Tas brauc vienmēr. Es vairs nekā nesaprotu. Uzgaidiet mirkli. Tūliņ iedegsies prožektors, un ja jums patīk gūt par visu skaidrību, tad būsiet apmierināts. Es izgāju uz klāju un gaidīju. Tumsa bija tik bieza, ka pat kapteini Nemo es nevarēju saskatīt. Tomēr, paskatījies augšā, tieši virs galvas es manīju it kā nenoteiktu gaismu paplaiksnamies, tā kā apgaismotu caur apaļus caurumu. Tajā acu mirklī aizdegās prožektors, un tā nu spilgtajā spožumā šī neskaidrā gaisma izdzisa. Tikai pēc brīža es spēju atvērt elektrības apžilbinātās acis. Nautils stāvēja uz vietas. Tas šūpojās līdzās it kā augstam, ostmalai līdzīgam krastam. Jūra, kurā kuģis pat labam atradās, bija tikai augstu akmens sienu ieslēgts ezers. Tā diametrs bija aptuveni 2 jūdzes, tātad apkārtmērs bija 6 jūdzes. Tā līmenim vajadzēja būt vienādā augstumā ar jūras virspusi. To rādīja arī manometrs, jo šis ezers katrā ziņā saskarās ar okeānu. Pret pakājas slīpās augstās sienas augšup izliecās valvē, izveidodamas it kā milzīgu apgāstu piltuvi 5 vai 600 metru augstumā. Pašā augšā atvērās neliels apaļš caurums, pa kuru es arī biju redzējis to blāvo spīdumu, laikam no dienas gaismas tur augšā. Iekams sāku aplūkot šīs milzīgās salas iekšieni, iekams noskaidroju, vai tas ir dabas vai cilvēku roku darbs. Es piegāju pie kapteiņa Nemo. Kur mēs atrodamies? Es vaicāju. Kāda izdzisuša vulkāna centrā, kapteinis atbildēja. Vulkāna, kura iekšiene jūra pēc zemes satricinājuma piepludinājusi ar ūdeni. Kamēr jūs, profesora kungs, gulējāt, Nautils iebrauca šajā lagūnā pa dabisku kanālu, kas atrodas 10 metru zem jūras līmeņa. Šeit ir Nautila patstāvīgā osta, droša, ērta, nevienam cilvēkam nezināma, visu jūras vēju aizsargāta.
Uzrādiet man jūsu kontinentos vai kādas salas krastos tādu vietu, kas tā aizsargātu kuģi pret visām vētras briesmām. Pat tiešām, kapteini Nemo, es teicu, šeit jūs esat pilnīgā drošībā. Kas gan varētu iedomāties jūs meklēt vulkānu dzīlēs? Bet vai virsotnē? Man šķiet, es pamanīju atveri. Jā, tas ir vulkāna krāteris, savā laikā lavas, garaiņu un liesmu pilns, bet tagad pa to ieplūst tas svaigais gaiss, ko mēs te pat labam ieelpojam. Bet kas tas īsti ir par vulkānu? Tas pieskaitāms tām daudzajām saliņām, ar kurām šī jūra gluži piesēta. Parastajiem kuģiem tā ir vienkārša klints, mums ārkārtīgi plašala. Es to atradu nejauši, bet šoreiz nejaušība man visai noderēja. Bet vai nevar nolaisties leju patveri, kas agrāk bijusi vulkāna krāteris? Nē, profesora kungs, 100 pēdu augstumā šī kalna pakāja ir pieejama, bet augstāk sienas saliecas velvē, un pat tās izlokiem nav iespējams ne uzkāpt, ne nokāpt. Es redzu, kapteiņa kungs, ka daba jums kalpo vienmēr un visur. Šajā ezerā jūs esat pilnīgā drošībā, un neviens cits izņemot jūs nevar te iekļūt. Bet kādēļ jums vajadzīgs šis patvērums? Nautils iztiek tāpat bez ostas. Jā gan, profesora kungs, bet tam vajadzīga elektrība dzinējspēkam un elektrības ražošanai nepieciešamie elementi. Nātrijas elementu piepildīšanai, ogles nātrija pagatavošanai un raktuves, kur dabūt šīs ogles. Šeit jūras pārklāj veselus ģeoloģiskos laikos apslīcinātus mežus, pārakmeņojušies un oglēs pārvērtušies, tie man noder kā neizsmeļamas raktuves. Jūsu kuģa ļaudis, kapteiņa kungs, tātad nodarbojas šeit par ogļračiem? Jā, manas raktuves atrodas zem ūdens, tāpat kā Ņūkastles ogļraktuves. Skafandros ieģērbušies, kapļiem un lāpstām apbruņojušies, mani vīri izrok ogles, kuras man nav jāprasa ne no vienām sauszemes raktuvēm. Kad es sadedzinu šīs ogles, lai iegūtu no tām nātriju, dūmi pa krāteri gaisā izplūsdami piešķir kalnam vēl aktīva vulkāna izskatu. Un mēs dabūsim redzēt jūsu ļaudis darbā? Nē, mazākais šoreiz vēl ne, tāpēc, ka es steidzos paveikt savu zemūdens ceļojumu ap zemeslodi. Es tikai paņemšu nātriju no tiem krājumiem, kuri man šeit glabājas. Tam mums nepieciešama 1 diena, ne vairāk. Pēc tam mēs atkal turpināsim savu ceļojumu. Bet, ja jūs gribat pabraukāties pa šo lagūnu un labi apskatīt to, izlietojiet šo dienu, Aronaksa kungs. Es pateicos kapteinim un gāju uzmeklēt biedrus, kuri vēl nebija iznākuši no savas kajītes. Es uzaicināju viņus pavadīt mani, iepriekš nepateicis, kur mēs pat labam atrodamies. Tie abi izgāja uz klāja, konsulam, kas vispār ne par ko nebrīnījās, likās gluži dabiski, ka vakar aizmidzis zem ūdens, šorīt uzmostas zem kalna. Neda Lenda vienīgā interese bija tikai izlūkot, vai šai alai nav kāda izeja. Pēduši brokastis, mēs izkāpām stāvajā krastā. Taču vēl vienreiz esam uz cietas zemes, konsals teica. Es to nesaucu par zemi, kanādietis atbildēja. Un pie tām mēs neesam uz zemes, bet gan apakš zemes. Starp sienas pakāja un ūdeni bija smilšains krasts. Platākajā vietā 500 pēdu plats. Pa šo liedagu ērti varēja apiet apkārt visam ezeram. Bet augstos sienu pakājas zeme bija stipri gruvešaina. Gleznainā nekārtībā tur bija izmētāti vulkānisko izvirdumu bluķi un milzīgi pumeka gabali. Visa šī izklaidus masa vulkāna kvēlē pārklāta ar emalju laistījās kuģa elektriskās prožektoru spīdumā. Vizlas putekļi, ko sacēla mūsu kājas, ņirbēja kā dzirksteļu mākonis. Jo vairāk attālinājāmies no viļņu izvagotā krasta, jo stāvāka kļuva zeme, un mēs drīz vien aizsniedzām slaidu izrobotu nogāzi, īstas kāpnes, pa kurām tikai lēnām varēja tikt uz augšu. Bet tur bija jāiet visai uzmanīgi. Pa šīm gluži vaļīgajām drupatām kājas slīdēja pa laukšpata un kvarca kristālu veidotiem stiklainiem iežiem. Šā milzīgā dobuma vulkāniskā daba bija redzama ik uz soļa. Es uz to aizrādīju arī saviem biedriem. Iedomājieties tikai, es viņam teicu, ka šī milzīgā piltuve bija verdošas lavas pilna un šī balti kvēlošā šķidruma līmenis sniecās līdz atverē kalna virsotnē, kā izkausēts metāla krāsnī. Es to iedomājos gluži skaidri.
Konsals atteica. Bet sakiet, profesora kungs, kāpēc lielais kausētājs pametis savu darbu, un kā tas noticis, ka krāsns pieplūdusi ar Rāmu ezeru ūdeni? Ļoti var būt, konsal. Tāpēc, ka kāds zemūdens satricinājums radījis to plaisu, kuru Nautils lieto kā iebraucamo ceļu. Pa to Atlantijas ūdeņi ieplūduši kalna iekšienē. Tā būs bijusi drausmīga divu elementu cīņa, kura nobeidzās ar Neptūna uzvaru. Bet no tā laika ir pagājuši daudzi gadu simteņi, un piepludinātais vulkāns pārvērties par Rāmu alu. Lieliski, Neds Lens ieminējās. Es pieņemu šo izskaidrojumu. Tikai ļoti žēl, ka tā plaisa, par ko profesora kungs stāstīja, mūsu interešu labā nav virs ūdens līmeņa, bet zem tā. Bet, mīļais draugs, Konsals iebilda, ja šī plaisa nebūtu zem ūdens, tad Nautils nevarētu pa to šeit iekļūt. Un es vēl varu piebilst, ja ūdens nebūtu ieplūdis kalna apakšā, vulkāns paliktu vulkāns. Tātad jūsu žēlošanās ir gluži lieka. Mēs turpinājām kāpt augšu. Pakāpes kļuva arvien šaurākas un stāvākas. Bieži gadījās dziļas bedres, kurām bija jāmet apkārt līkums. Dažreiz, lai tiktu garām klinšu bluķiem, mēs rāpāmies uz ceļiem un līdām uz vēdra, bet pateicoties Konsala izveicībai un Neda Lenda spēkam, mēs paveicām visus kavēkļus. Apmēram 30 metru augstumā vietas daba pārvērtās, bet iešanai piemērotāka tomēr nekļuva. Konglomerātus un trahītus nomainīja melnais bazalts. Te tas bija noklājies gluds kā palaks ar sastingušu burbuļu pumpām. Te atkal sarindojies pareizu prizmu kolonādēs, kuras atbalstīja milzīgās velves spraišļus un tādējādi izveidoja apbrīnojumu arhitektonisku celtni. Starp bazalta kolonnām vijās slaidas sastingušas ar bitumena svītrām šķērsotas lavas strūklas, bet vietām atkal plati sēra paklāji. Pa krātera atveris spilgtāk ieplūdusī gaisma blāvi apspīda visus šos vulkāniskos, uz visiem laikiem kalna dziļumos apglabātos izvirduma iežus. 250 pēdu augstumā mūsu gājienu apturēja nepārspējams kavēklis. Iekšējā siena sāka liekties velvē un kāpšanas vietā bija jāsoļo ezeram apkārt. Uz šīs pēdējās nogāzes augu valsts jau sāka cīnīties ar minerālu valsti. Daži krūmi un pat kociņi sliecās laukā no sienas iedobumiem. Es šeit ievēroju kādu divkrēsliņu ceru, no kura tecēja kodīga sula. Heliotropi, kas neattaisnoja savu nosaukumu, jo saules staritiem nepiekļūst. Skumji bija nokāruši bālgano un tikko smaržojošo ziedu ķekariņus. Šur tur krizantēmas bikli pacēla savus ziedus gar panīkušu aloju pakājēm, bet sacietējušās lavas spraugās es pamanīju arī dažas pat šeit viegli smaržojošas violītes un ar lielu patiku ielpoju to smaržu. Smarža ir puķu dvēsele, bet jūras puķēm, šiem krāšņajiem ūdens augiem, dvēseles nav. Mēs piegājām spēcīgu puķu koku grupai, kad Neds Lens piepeši iesaucās. Ak, profesora kungs, te ir bišu saime. Bišu saime? Es atsaucos un neticīgi atmetu ar roku. Jā, gan bišu saime, kanādietis apgalvoja, un bites skraida tur apkārt. Es piegāju tuvāk un pārliecinājos, ka jātic vien ir. Kāda puķu koka zara caurumā bija iemitinājušās vairāki tūkstoši šo kukainīšu, kuru Kanāriju salās ir diezgan daudz un kuru ražojums ir tik ļoti iecienīts. Saprotama lieta, ka kanādietim tūliņ bija padomā ievākt sev arī medus krājumu, un no manas puses būtu bijis nelaipni viņam to liekt. Ar sēru samaisīta sauja sausu lapu aizdegās no viņa šķiltavas dzirkstlītes, un viņš sāka apdūmot bites. Dūkšana pamazām apklusa, un dobumu iztukšodami mēs ievācām krietni daudz smaržojošā medus. Neds Lens to rūpīgi novietoja savā somā. Es šo medu sajaukšu ar maizes koka mīklu, viņš teica, un tad pasniegšu jums lieliskas kūkas. Pie joda, Konsals iesaucās, tā jau būs īsta piparkūka. Nu labi, piparkūka, es piemetināju, bet tagad turpināsim mūsu ceļojumu. No dažiem mūsu ejamā celiņa līkumiem ezers bija pārskatāms visā plašumā.
Kuģa prožektors apgaismoja visu ūdens līmeni, ko netraucēja ne viļņi, ne brāzmas. Nautils stāvēja pilnīgi nekustīgi. Uz tā klāja un stāvajā krastā rosījās cilvēki, melnas, kustīgas ēnas šajā gaišajā plankumā. Tajā brīdī mēs gājām apkārt robainai klinšu kraujai, kura balstīja velvi. Tur es pamanīju, ka bites nav vienīgie šā vulkāna iedzīvotāji. Plēsīgie putni krēslā laidelējās šurp un turp, vai arī aizlaidās no savām klinšu virsotnēs ietaisītām ligzdām. Tur bija zvirbuļu vanagi ar baltiem vēdriem un klaigulīgie dzeltenie vanagi. Pa nogāzēm ātri skraidelēja garkājainās, skaistās un treknās sīgas. Atļauju lasītājam pašam iedomāties, kāda kāre iedegās kanādiešu acīs, ieraugot šo garšīgo medījumu, un kā viņš nožēloja, ka nav paņēmis līdzi šauteni. Viņš lūkoja lodi atvietot ar akmeni, un pēc vairākiem neizdevīgiem mēģinājumiem beidzot viņam laimējās ievainot vienu no šiem lieliskajām sīgām. Es teikšu tīro patiesību, ja apgalvošu, ka viņš 20 reižu riskēja ar savu dzīvību, kamēr dabūja sīgu rokā, bet galu galā putns tika pievienots medus šūnām viņa somā. Nu, mums tomēr bija jādodas lejā, jo zobainā grēda palika nepārējama. Virs mūsu galvām krāteris rēgojās kā plats akas caurums. No šās vietas labi varēja saskatīt debesis. Es redzēju rietumu vēja dzītus mākoņus, kuru miglotās skaras nosliecās līdz pat kalna virsotnei. Tas bija pierādījums, ka mākoņi slīdēja zemu, jo vulkāns pacēlās pār okeāna līmeni tikai 800 pēdu. Pusstundu pēc kanādieša pēdējām medībām mēs atkal bijām krasta zemākajā joslā. Te kā biezs paklājs auga jūras dilles, mazs čemurains augs, visai tīkams ēdiena aizdars. Konsols saplūca sev vairākus saišķus. Kas attiecas uz faunu, tad te ņudzēja tūkstošiem dažādu vēžveidīgo omāri, vēža vientuļnieki, palemoni un neskaitāmi gliemeži. Šeit mēs uzgājām krāšņu alu, visi trīs ar patiku izlaidāmies smiltīs. Uguns bija nospodrinājusi alas emaljētās un spīdošās, viscaur ar vizlas putekļiem nobārstītās sienas. Neclens tās aptaustīja, izmēģinādams to biezumu, es nevarēju atturēt smaidu. Saruna atkal vērsās uz to pašu nemitīgo bēgšanas jautājumu. Es atzinu par iespējumu, neaizsteidzoties notikumiem priekšā, dot viņam cerību. Kapteinis Nemo brauca uz dienvidiem tikai tādēļ, lai atjaunotu savus nātrija krājumus. Es domāju, ka tagad viņš tuvosies Eiropas un Amerikas krastiem, bet tur jau kanādietis visvairāk varēja cerēt uz bēgšanas mēģinājuma labu izdošanos. Kādu stundu mēs palikām šajā burvīgajā salā. Sākumā žirgtā valoda uz beigām kļuva arvien gausāka, tāds kā snaudiens sāka mūs pārmākt, un, tā kā man nebija nekāda iemesla tam pretoties, tad arī aizmigu cietā miegā. Tad mani piepeši iztrauca Konsela balss. Ātrāk, ātrāk, krietnais puisis kliedza. Kas noticis? Es vaicāju pa pusē paceldamies. Mūs apludina ūdens. Es pietrūkos kājās. Ūdens ar straumi šļāca mūsu alā, un, tā kā mēs nebijām moluski, pat tiešām vajadzēja domāt par glābšanos. Pēc dažiem acu mirkļiem mēs jau bijām drošībā tās pašas alas virsotnē. Kas te atkal notiek, Konsels vaicāja? Atkal kāds jauns dabas brīnums? Nē, mīļais draugs, es paskaidroju, tas vienkārši ir paisums, jūras paisums, kas gribēja mūs pārsteigt tāpat kā Valtera Skota varoni. Tur ārpusē okeāna ūdens ceļas, un pēc vispārējā dabas līdzsvara likuma jāceļas arī ezera līmenim. Labi, ka tikām cauri tikai ar vieglu peldi. Iesim uz Nautilu pārģērbties. Pēc 3 stundas ceturkšņiem mēs bijām nobeiguši savu ceļojumu apkārt ezeram un atgriezāmies uz kuģa. Nautila ļaudis pat labam beidza iekraut nātriju, un mēs, kuru katru brīdi varējām atkal doties ceļā. Tomēr kapteinis Nemo nedeva nekāda rīkojuma. Vai viņš gribēja nogaidīt nakti, lai slepeni izbrauktu pa savu zemūdens ceļu? Varbūt. Lai nu kā, bet otrā rītā Nautils atstāja savu ostu, atkal brauca pa klaju jūru, dažu metru dziļumā zem Atlantijas okeāna līmeņa.